18. līnija. Braucam iekšā ostā. Dabējām biļeti. Nu, esam apstājušies 18. līnijā. Un tagad sākās vienkārši gaidīšana. Kaut kā tā. Tā jau, kas augs uz kuģa, tad varēs braukt uz kuģa. Braucam tik iekšā. Būsim atpeldējuši uz Helsinkiem. Vismaz kaut cik normāli mašīnā var tikt iekšā. Labrīt, labrīt! Aizmugurējais konteiners reka jau ir izkrauts. Un tagad ņemam šito nost. Esam forši veiksmīgi izkraušies, esam tukši un braucam 20 km un krausim pirmo atpakaļ kravu no divām. Kaut kā tā izojam. Čau, čau, es esmu atbraucis uz pirmo izkraušanās vietu. Te man ir jāizkrauj aizmugurē tas tur un tās paletes pa vidu, kas ir, un pēc tam būs jābrauc uz vienu citu vietu, tur atkal ir jāsavāc vēl kaut kā, nu tur kišmiši, karoģi, bet, nu, kaut kas šeit, kaut kas iet uz Latviju projām, nu, jautri, karoģi. Es iebraucu, man izbrauktu aizbluķē, tā kā, jā, jautri. Reku palīdzēs man izbraukt, un es tieši uz tiltiņas apstājies. Izkrāmējāmies, brauksim uz nākamā. Čuri visiem sēž pie kuģa, gaidu kuģi. Kuģis 8 attietas ir pēc stundas un 10 minūtēm. Aizpeldēsim mēs no Vuosaars ostas, kas ir blakus Helsinkiem, no Somijas uz Tallinu. Un pa lielam tur arī turpat Tallinas ostā metīsim mieru, lai kopā ar kuģi un ko es te nosēdēju, sanāk 11 stundu pauzi un tad rīt no rīta pēc plāna 5 startēt un dragāt tālāk uz Ādažiem. Ādažos man tad daļa jānokrauj, pēc tam Rīgā otra daļa un tad cik es sapratu pēc plāna ir Ventspils, bet nu, to jau skatīsies, kā tur visi ies. Tā kā es laikam būšu tas laimīgais, kas pēdējais uzbrauks, jo visi tas stunda augšā. Un es pēdējais vēl skatos, kā pārējie brauc. Nelaiž mani te vēl. Laiks gan šodien draņķīgs. Braucam iekšā. Tikko garšīgi paēd vakariņas. Ej, tu nost. Pilnīgi viss pludo ar ūdeni. Bet neko. Paldam. Man pat kajīt ir iedot uz 3 stundu. Kuģi jāiet atrast. Visi lienam nost. Labrīt, labrīt. Ir trešdienas rīts un mīzojam atpakaļ uz Latviju. Kaut kā tā. Un izskatās, ka ziema ir atgriezusies, bet, nu, tas jau netraucē zāli pļaut, vai ne? Džeki zāli jau sākuši pļaut. Esam veiksmīgi uzkrājies ar mazaņo 28-29 tonu sijātāju un močīs tālāk. Skaistā ziema ir atpakaļ, vasara tik ātri neatnāks. Esmu jau gandrīz atkritījies līdz galam, palika pēdējie 10 kilometri starp Balviem un Viļaku.
it kā jābūt kaut kādam karjeram un no labi, lokācija man ir atsūtīta, uz turien arī brauc, un tajā nāks tuvāk skatīsies. Tā jau pat ledutiņš uz ceļu, pat jābrauc prātīgi. Nu, es te tādos galīgās šaurībās iebrauc, man tas trailers vēl ir izsteicis kaut 23 metres garš, un tā pa šito kalniņa lejā. Nē, nu, vismaz pareizajos sūdos es iebraucis. Uzkrāvam traktorīti un mizojam uz Jelgavu. Kaut kā tā. Un šito Jelgavu nokrausim. Tad Jelgavā, cik es sapratu, jāskrāv cits traktors un sējmašīnu. Un tad jau skatīsies, kas tur braukšanas laikiem būs. Tagad es esmu netālu no Mālpils. Traktorīti uzkrāti. Braucam. Un šoreiz jauktā krava. Spoguļus darētu notīrīt. Šodien tādā skriešanā, ka nav bijis laiks spoguļus notīrīt. Bet, nu, vēl jau cauri var redzēt, bet nē. Spoguļus jānotīr, tā nevar īsti braukt. Piekdienā. Ir piekdiena un mana brīvdiena kaut kā tā. Nu, jo vakar es uzkrāmēju to sējmašīnu ar to traktoru. Bija doma, ka es viņu šodien vedīšu uz galu, bet tā kā šodien bija laikam mazāk darbu un man sestdien, svētdien tāpat ir jāstrādā, tad bija plāns, ka Stasis vedīs viņu tālāk. Bet diemžēl viena kolēģi piemeklēja veselības problēmas pa nakti un viņš no rīta nebija, diemžēl, nu, cerams, lai ātrāk izveseļojos un tiek uz strīdus, nu, ar muguru joka nav liela. Labāk, lai aiziet pie ārstiem un viņš neielaiž kombo. Un tā kā man piezīmī paprasīja, vai es esam mieru, nu, nebija jau tā, ka zvanīja tur, davai, bļai, vai skrien vai kaut ko tādu, bet, nu, paprasīja, vai es esam mieru vai nē, esmu, nu, pa lielam, man bija kaut kādi tādi plāni izdarāmi, nu, domāju, labi, ārā lietas līst, un man tie darbiņi, kas bija viņi pa lielam pāri, es domāju, nu, atliks uz kaut kādu citu reizīti, varbūt būs saulēnākā kā citu dienu, un tad varēs tos darbiņus izdarīt. Izvedu šorīt no rīta es auto iekrāvēju, kur es neuzfilmēju, pēc tam es to traktoru aizvedu, ko es vakar uzkrāmēju, to zilo, jo Stasis bija paspējis sējmašīnu nokraut, un tā viņš bāzē atstāja to piekabi un aiznesās uz Sārimā salu, kur jāved laiva ir. Un tā kā kaut kā tā man tie darbi šodien iet. Tā kā, nu, tagad it kā laikam ir kaut kāds klusums pēkšņi uznācis piekdienā, ka viss mājās laikam laicīgi grib, vai ko pulkstens ir gandrīz viens un ar darbiem ir tā kā ir, bet, nu, man jau tāda maziņa cerība, ka varbūt kaut kāds ekskavātoriņš vai frontiks izliks un būs vēl ko padarīt, lai nav gluži tupu bāzē jāsēž, bet, nu, nav jau bišķi pātri mājās braukt, kā jau darbā ir atbraucis. Nav tā, ka pēc tam izlec un jāskrien atpakaļ un dara, bet, nu, dzīvos redzēt, bet tā, nu, davai. Čau, visiem ir sestdienas rīts, dodamies uz darbu, pulkstens ir bišķi pēc 6 rītā un brauksim kraut vienu mazu laiviņu, kaut kā tā, kas dosies uz Somiju.
Piekāp mašīnu un padod atpakaļ. Pagaid, pasaka 3, 2, 1, tāds filmās. Saka 3, 2, 1. 3, 2, 1. Čau, šajā saulēnajā sestdienā ir sākušies uzkraušanās darbi. Es esmu piekabi izvilcis 8 metrus. Ja kopējais garums ir 17 metri plus 8, tas ir 25 metri man būs kopējais garums apmēram. Un lēnā garā mēs kraujam to laivu virsū. Es zinu, ka man smuks duksīs, bet arī viņi nefilmē. Koļa ir atbraucis un sākam kustību ar mazo laiviņu. Kaut kā tā. Esam atvilkuši līdz Iklas robežu kontroles punktam. Pīpauzīte mums, gaidam igauņu pilots. Un laiviņa kā laiviņa. Igauņu piloti ir sagaidīti. Reku vēl viens negabarītiņš. To ar nesen atvilka. Tas laikam latviešu pilots gaida. Mani atkal 2 igauņi savāca un sākam ceļu. Pagriezieties pa labi. Labrīt, ir svētdienas rīts. Sildu picu no mājām. Apēdīs brokastīs. Man brokast nesen piecēlos. Lielākai daļai pusdienas laiks, pulkstenis ir 2 dienā. Un apēdīs 2 mazās pičas čēlītes. Un tad jau varēs aizčāpot un apstīties, kas ar tām biļetēm 2 laikam sāk viņi tur dalīt, vai check-ins sākās, vai kaut kā tā, bet kuģis ir pašā vakarā, tikai pus 12. Un kaut kā tā, jā. Vakar mēs atbraucām, bija pulkstenis kaut kādi pus 3 gandrīz. Un, jā, pa lielam apstājos, visu apskatījos, viss bija kārtībā, bija smuki atbraucis, un pa lielam, aizmigu kaut kā tā. Labi, davai. Jā, rūkas tālāk. Arī ko atbrauca. Divas piekabīs kaut kāds šos te konvejers ved. Pasauc mani, lai braucot iekšā. Ja tad jābrauc, tad nav variantu. Labrīt. Pulkstenis ir 11 vakarā un beidzot kuģīts ir atbraucis. Tagad nobrauks tie, kas ir atbraukuši un tā jau dzīs mūsu augšā. Man būs jautri iebraukšana, it kā man teica, katrā pusē 5 centimetri paliek pāri, bet brauks skatīsies, ja būs tiešām tik šauri, tā jau sauks, lai skatās palīgā. Un sāk no kuģīša braukt nost.
jau es teicu, pats pēdējais. Labrīt, pulkstenis ir bez 15:03, kaut kāds 10 minūtes man aizņēma nobraukšanu no kuģa, nu, tur bija tāds gabals katrā pusē līdz malai, bet neko, atnāca divi tie stividori, laikam viņas pareizi, es nezinu, vai tas pareizais nosaukums vai ne, bet atnāca tur skatījās, tur pa bišķītiņam, no līdzi nagiem izlīd ārā. Tā kā jā, labi, ka viss sagāja. Brauc tagad uz parkingu un dabūs gulēt līdz tiem 9 rītā, kā brauc piloti. Reku mans pilots viens, otrs aizbrauc kaut kur priekšā. Labrīt, ir pirmdienas rīts un tūlīt sāksim arī braukt. Pilots esmu sagaidījis, pulkstenis ir 9 no rīta un jāsāk rullēt būs. Let's go! Nezinu, vai var redzēt, reku tur tiltiņš un tiltiņu dēļ dabūja pa mazo celiņu izvilkt pa augšu. Tā mēs te ložņājam pa to Somiju, lai līdz galam aizbraukt. Kaut kā tā ne visur var aizbraukt tilti, te ir 4,40 laikam apmēram augstumā. Un man ar savu 4,80, tāpēc es te dabūnu ložņāt šurp turp. Okay. Nu, palika pēdējie kaut kā 10-15 km, ap 2 piloti aizgāja priekšā. Tad tāds pēdējais augšā lejā, kā Ritvars man teica, rallija dopiņš. Tā kā, ja man ir īstākā krava tādam labam rallija dopiņam, tā kā, jā. Uz augšu, uz leju, pa kreisi, pa labu, kaut kas tāds arī būšot. Jā, Ritvars nebija melojis par šito rallija dopiņu. Ritvar gan jau šito varbūt iespējams skatīsies, te jau sveicienu tev. Jā, feins ceļš. Vismaz par šitādu arī naktī var braukt, miegs taču nenāks. Strops es veiksmīgi noņēmis nost. Mums ir atbraucis Somu Ivo ar savu Volvo. Tikai bišķi riteņi vairāk un bišķi krāns, laikam čučut jaudīgāks. Es pabraucu malā ar savu traileri. Un tagad atliek savākt visus sīkumus, pieštrapēt, un tad jau ir jāzvan dispečerē, jāprasa ko tālāk, kādu plānu. Soma Ivo brauc mājās laikam. Es savu garo piekabīties sastums izkopā, jāsavāc pekels un tad jau varēs ripināt tālāk. Būtu vasara, varētu feini aiziet nopeldēties. Nu, man tā laiva galīgi neliek mierā. Es tikko nosēdēju vēl pauzīti, lai līdz kuģim sanāk normāli aizbraukt. Un tā laiva man visu laiku. Vēl negrib šķirties laikam no manis. Es nezinu, ko te džeki dara tagad, bet no viņiem laikam maksā pa stundām. Es ceru, ka viņš vismaz man palaidīs garām. Nezinu, varbūt tā laiviņa neiet iekšā. Varbūt tāpēc man izdomāja palaist. Šito smukulītes atved, un viņai, cik viņa teica, 51
tie knoti, mezgli laikam viņi varot sasniegt ātrumu. Un viņi ir šitā te robežu sardzēja laikam un šitiem ugunsdzēsējiem policijai taisa tās ātrgaitas laivas. Tā kā, jā, interesanti. Laižam tālāk. Palika pēdējie 110 km līdz Helsinku ostai. Braucam uz Tallinku kuģi, ar Tallinku peldēsim atpakaļ. Tagad jau tukšā viegli ripo, var klausīties mūziku, ne uz ko neiespringt. Tā kā ripinam. Kaut kādu kilometru jau tur vienam smagajam priekšējā riepa izšāva uz Samasvalam un šim maina riepu. Tikai tāpēc, ka vienam maina riepu, tāpēc visi pārējie sēž, es nezinu, tāds korķis. Reku laikam sāk bremzēties, jā, kaut kādi 2 kilometri. Rupi tas tā. Pēdējie kilometri man līdz Helsinku ostai palikuši kaut kādi 6-7 kilometri un pēc 2 stundām kuģis jau. Tā kā būšu veiksmīgi visu salicies un būšu atbraucis. Jā, esam smuki atripinājuši līdz Helsinku ostai. Šitā osta man gan, Somijā, cik es esmu papeldējis, nav jau baigā lielā pieredze te pa ostām dzīvoties, bet, teiksim tā, varbūt vismazāk tā kā laikam patīk, tāpēc, ka, viņa pilsētas centrā tur tā piebraukšana tāda, kāda ir, ja tev, jā, pa laimi nav sanācis te kaut kur meklēt parkingu pie ostas, bet te īsti nav kur arī palikt, bet, galvenais, ka līdz galam aizbrauc, un tā jau visu kārtībā. Tagad rindiņi bišķi te visu laikam sabraukuši tieši īstākajā brīdī. Un tūlīt izņems biļets, un tad jau varēs sēdēt rindā tālāk uz kuģi kaut kā tā. Kuģis ilgi neiet, kaut kāds 3 stundas, viņš iet peldēšu Tallinku. Tā jau dzīvos redzēs. Braucam virsū. Esam forši uzbraukuši uz kuģīšu. Jāiet augšā. Nobraucām no kuģīša. Laižam. Labrīt. Ir otrdienas rīts. Esmu izgulējies, vakar no kuģa nobraucu, tikku aizbraucu pirms Pērnavas tajā Olereks stāvvietā. 9 stundu pauzi pagājis un tūlīt varēs tudināt tālāk. Esam atpakaļ Latvijā. Uz redzēšanos Igaunija, čau Latvija. Čau, ir otrdienas pusdienas laiks, pulkstenis ir 3 dienā, un braucam mēs tagad no Rīgā uzkrāvām kravu. Es esmu tūkšs, sanāca nogrimt, traktors pavilku uz priekšu, tā kā beigās viss bija čikiniekā. Jā. Pulkstenis ir 20:05 un brauc atpakaļ uz bāzi. Šodien laikam izskatās, ka viss rītā būs sijātais, drupinātājs, kaut kas tam līdzīgs. Jāpārāķē piekaps, lai rītdienai viss ir gatavs.
Čau, labrīt! Ir trešdienas rīts, esam Getliņos un krausim grauzēju. Jāved mums uz Salacgrīvas pusi. Tā kā kaut kā tā, lai sākam strādāt. Nu, priехали. Atbraucām. Jā. Pirmie 10 metri un jau tad, bet labi, viņš pabrauks malā. Tā, mazais 34 tonu drupinātājs ir izkrāmēts. Laiks braukt atpakaļ uz Rīgu. Kaut kā tā, es tikko pie Ainažiem te mežā karjeras te īstenībā tīri feini. Vasarā vēl kādā karjera dīķī vēl nopeldēties. Feini. Čau! Esam jau smuki atbraukuši līdz atkal pie Stokerģekiem. Paņēmām Rāmavā vienu mazu hēderīti, ar kuru bija jautri uzkraušana, kā jau redzējāt, tur paletes, visas liekās paletes sameklēja, kas tur bija, lai vispār viņu virsū dabūtu. Jā. Tā, esam jau klāt. Un pat sēta tukšs varēs stumt uzreiz iekšā. Palaid zemāk! Tas hēders tik garš, ka bišķi piekabēja aizķērās, nenoslīdēja nost. Brauc lielais traktors piepacelt. Jā, čuriu, Olainē uzradās kraviņi, brauc no Jelgavas atpakaļ to hēderi uzkrāmējis uz bāzi. Domāju, šodienai laikam viss izskatījās. Bet ne, uzradās mazs traktorīts, tā kā, jā. Un tas uz Lielvārdu vēl šodien. 180 grādiem. Pēc 100 metriem. Smuka riepiņa. Ir trešdienas vakars, esmu veiksmīgi pārēķējies, rīt ar zemo bedri jābrauc uz Jelgavu, jākrauj katlumājas kaut kāds konteiners laikam. Rītvaram esmu laipiniec nolicis, noslaucījis, it kā sakārtojas, un mans taksīts ir atbraucis. Jālaiž mājās. Nu, čau, ceturtdienas rītā. Esam atbraukuši uz bāzīti. Pulkstens ir 7:20 un tūlīt arī startēsim. Kaut kā tā. Brauksim uz Jelgavu, jākrāmē konteiners, katlu māja vai kaut kas tam līdzīgs. Un jāsāk strādāt kaut kā tā. Reku rīto zeļu pārbauda. Tūlīt āķies laipiniec klāts, tās es arī. Maz lielo bedri āķies. Tā kā rosīgs rīts mums. Jā,
rīta propka, bļā, viens starp apļiem, starp Ķekavas apli un Hesa apli. Pilnā garumā. Jā, esmu veiksmīgi atbraucis līdz Jelgavai. Treilers ir izvilkts 5,5 metrus. Kopējais garums apmēram kaut kādi 26 metri, varbūt kaut kādi pāris ceņķiki vairāk. Tiks krauta katlamāja un tad jau močīs. Nedaudz piestājām, jāsagaida Lenards un tad jau varēsim braukt tālāk. Kaut kāda laikam katlamāja vai kaut kas tam līdzīgs. Zaļš braucam. Jā, esam veiksmīgi atkratījušies līdz Kauņai. Mazā katla mājiņa mums vēl ir virsū. Un izbaudām korķīšus kaut kā tam. Tas, ka Džeks nevar dabūt skrūs, mums te viņš čaka kreisā iecēl ļoti mārstu. Apstājāmies pauzīt uztaisīt, jo galīgi laiks viss bija beigusies. Cik mums kilometri līdz galam pa šito superīgo maršrutu, es nezinu. Lenardam palika garlaicīgi aizmugurē sēdēt, piebrauc priekšā. Tā kā vēl 10 minūtes un varēsim braukt tālāk. Oj. Jā. Galvenais, lai tagad neviens pretī nenāk. Tas ir pat galvenais. Izkastītais tam vārds, cik tas skatos paķi vienkārši. Viss, esam sagaidījuši rindas beigu. Dabujām diezgan nomocīties. Vieglie vēl visi te pa vidam, nu, jautri, lai izmainītos vispār galīgi čau. Kur tā pilsēta? Nu, mēs arī esam atbraukuši. Re, kur ir vārtiņi, un čo tu neies cauri. Labrīt, ir piekdienas rīts, esam pamodušies, pumpējam gaisu, tūlīt 2 minūtes uz āmurīšiem un varēsim braukt. Nu, piekabi jau visu izskatījām, vakar vēl mēģināju savilkties, nu, kā parasti palīdz sprīdis, ko nevar iestam tiekšā, nu, jo mēs uz Granta seguma esam, bet, nu, izbrauks ārā uz asfaltu, fiks iestums, un tā jau, kā cik es sapratu, tagad jāripina uz Latvijas pusi, un varbūt vēl kaut kādu darbu šodien būs darāmi, tā kā, jā. Vakar to katlu māju mēs reku nokrāvam uz ceļa, Krāns nevarēja uzlikt viņu uz tiem pamatiņiem, kas blakus ir, bet, nu, to viņi laikam šodien darīs vai kaut kā tā. Tā kā, jāsāk strādāt. Esam iebraukuši Grenstālē, pildam gan dīzelīti, gan AdBlue, un aiziesim samaksāsim un brauksim tālāk uz Jelgavu, kaut kā tam. Jā, esam no Viļņas atskrējuši tukšā uz Jelgavu pie Dotnovas džekiem un sakrāmēju mazo traktorīti un brauksim uz Jēkabili kaut kā tā. Tā, nu Jēkabili jaunajā filiālā mēs esam izkrāmējušies. Rekomends traktorīts jau uz stūri nolikts maziņais, ko es atvedu, un riepus tur džeki izkrāmēja. Tā kā braucam uz Rīgas puses atpakaļ, jāķer ritvašu rokā, tikko viņš pabrauc garām.
kolēģi rītvaru satikām. šis no Kārsavas Urbi ved, to, ko arī es esmu vedis, un es atkal Jēkabpilī izkrāvus, un šis tieši pabrauc man garām. Un sanāca, ka viņš bija apstājies, pārbaudīja ķēdes, un es tieši pabraucu viņam garām, pat nepamanīju. Tā kā, jā, tagad mēs ap divu pa Koknešu šoseju uz Rīgas pusi, rītvaram jāieved Urbīts vēl, un man vēl šovakar Taņi jāpārved, un tā jau būsim godam nopelnījuši tās brīvdienas, tā kā tā ripinam. Skaidrs, labi, davai, ražīgi brīvdienas te jau. Taņa tiek gatavota, lai uzdzītu uz treilera. Un es dabūju pabraukt 2 metrus ar ekskavātoru. Kaut kā tā. Taņa ir veiksmīgi uzkrauta. Tā kā jāpabrauc bišķi pa Rīgu. Esam atbraukuši uz Atlas ielu. Jāņem ķēdes nost, jādzen Taņa nost. Un tad arī pa lielam atpakaļ uz bāzi un vakars. Varēs mājās braukt kaut kā tā. Nekas izkrits nav. Viss ir savās vietās. Jāsāk strādāt. Atved Taņu. Taņa izgulēsies un no rīta reku viņai brokastu galds. Kaut kā tā. Pašapkalpošanās. Dzīvo, sveiks, lai dzīvo, sveiks, sveiks, lai dzīvo. Paņemgāties, ka man opsis paliek, ja, ka 30. Nē, reku no Slovenijas. Labrīt, ir pirmdienas rīts. Koļa mani jau ir sagaidījis, mēs tagad no Jelgavas uz Ogri braucam. Biju pie Stokera džekiem, uzkrāvām vec kombainu un dodamies ceļā. Kaut kā tā, ripinām. Mēs ar Koļu esam atbraukuši, esam te Ogres novadā. Kombainīts ir atvests, jāgaida, kamēr atbrauks džeki nodzīs. Jāsaliek, Koļam vēl prieka, riepa patukš, tā kā jāņem ķēdes nost un jāgaida džeka zīs nost. Jā, pamāc! Jā, pirmdienas pusdienas laiks, pulkstenis ir 2:30 un braucam cauri brocēniem. Braucam mēs uz saldu, saldums jākrauj tie platā krava, kur atkal vedīsim pa nakti ar policiju uz Liepāju un. Tā kā tā. Rītvars jau ir sakrāvies. Stāsts ar Ilmāru arī jau ir iekšā sakrāvušies. Nu, es esmu tas pēdējais. Kaut kā tā. Tā kā piešaujās, tad jau tīra veikla lieta šī tāda kraviņa. Jā, esam te sakrāvušies. Ilmārs Stasis, rītot tur ap stūri ir 4 mašīnas. Gaidām pulkstenis 24:00, kas ir pusnakts. Tad arī būs policija un kārtējais maršrutiņš uz Liepāju. Varēsim uz Liepāju pa nakti aizbraukt. Tad Liepājas ostā izgulēties un rīt jau krausimies ārā. Tā kā atkal vadam platās kravas un tā jau pēc tam laiks rādīs, kas mums tālāk pa kraviņu būs pēc šitās. Tā kā tā.
Labrīt, labrīt. Ir 12 naktī. Un sākam mēs te kustēties kaut ko. Ritvars pirmais, tad Ilmārs, Stāsis Rek. Nu, standartiņi. Žoks uz pagrieziena. Jā, ar policiju braucot bez izmaiņām. Tik jāuzmet acis. Zaļais. Kā laižam. Labrīt, labrīt, ir otrdienas rīts, esam Liepājā un kraujam ārā savus stikla šķiedra plāksnes. Un tā jau varēsim gāzēt tālāk. Esam pauzīt nosēdējuši un braucam atpakaļ. Mēs ar Ritvaru, es vedu malku, Ritvars ved metālūžņus. Ilmārs tas tie tagad brauc uz Jelgavu krauties tukšā. Tā kā tā, sākās otrdiena, nē, trešdiena, nē, otrdiena, jā, šodien otrdiena. Es jau esmu 2 minūtēs visas paletes nokrāmēju. Un tagad Ritvars brauc savus metālūžņus krāmējos. Kaut kā tā. Jā, bija ieskrējis bāzē, nolikt teleskopisko piekapu, paņēmu 3-esīgo bedri un tagad močījam līdz Jelgavai. Jelgavā mums vēl šodien jāuzkrāj kombains un jāizbrauc vēl līdz Jēkabpilim. Tā kā darba šodien daudz. Čo, Koļa arī atbrauc. Pateicoties Koļam, keponi izprasīja. Ne jau es, bet Koļa parūpējās, lai mēs esam atbilstoši mūsu krāvēji. Esam uzkrāmējuši kombainīti un vēl gaidām nedaudz maz kraviņu, ko aftē uzlikt. Nu tā, lai tukšo nebrauc. Pilns lāde metuši kaut kā tā. Reku brauc. Tā, kraviņi ir uzkraut, aizmgrē diski, kombainis. Un Koļa jau gatavībā, vai jau aizbrauc? Jābrauc. Koļa atkal mizo garām. Tur, kur 2 josas viņam vienkārši pa aizmuguri jābrauc un kur aiziet vienā, tad viņš pa priekšu močī. Tā. Tuvojamies jau Rīgas apvaceļam, iesim pa Rīgas apvaceļu, cauri Salaspilī, uz Tīnūžu ceļu līdz Tīnūžiem un tā jau Jēkabpils pa lielām maršruts nav nekāds sarežģītais. Visam vajadzētu būt normāli. Zaldāti labajā. Mēģināsim zaldāts nenobliest visus. Tā kā kaut kā tā mizojam. Koļi dabūs nedaudz uzgaidīt. Jāndaši izdomāja degvielu uzpildīt. Viens no retajiem statoiliem, kur vispār var iebraukt ar negabarītu. Tīnūžu cirkulīti esam iebraukuši. Traktorīts vēl, kombainīts vēl smuks stāv uz vietas. Uztankosim. Patīk jau ņemāt, patīk. Nav jau viņš viegls tas viss sastāvs. Tā kā bišķi mēs ar sveram, tad tā dīzelīts mums bišķi patērējās. Tā
kā jā. Pulkstenis mums 15:11 un būsim atbraukuši uz savu gala mērķi. Tur, kur iepriekš uzkrāvām kombainīti, esam arī atpakaļ. Kaut kā tā. Nu čau, trešdienā ir trešdienas rīts, pulkstenis ir kaut kāda 11 no rīta un esam veiksmīgi sakraušies, ja mums ir virsū uzkrauts 24-tonnīgais lielais kāpurķiešu kombains, tad ir izkliedētājs, tad ir degvielas muca un plus vēl kaut kādas riepas. Tā kā mēs esam savākušies pilnu komplektu, vēl tik varēja augšā plaukt, izvākt un tur vēl kaut ko uzkraut laikam, bet tur visa dēļiem pilns un galīgi to negribējās darīt. Tā kā tāda maza kraviņa man ir šoreiz, un atkal brauksim uz Jēkabpili, un pēc tam jau ceļi neizdibināmi, un redzēs, kur mēs tālāk aizbrauksim. Tā. Koļa jau arī atbrauc, jau gaida mani lēno divplāksni, kamēr es izšķāmāšos, un varēsim dragāt. Esmu atbraucis pēc savu sijātāju, piekabi jau es esmu attāķējis un jāgaida pa lielam operators, kā atbrauks. Kaut kā tā. Sijātājs ir uzkrauts un var dudināt uz Mārupas pusi. Viņi, ko uzfilmē, es tā smuki braucu. Kāds slimais. Tās mums tas Andrs ir īstajā dzīvē. Vakar. Esam atbraukuši uz gala mērķi. Noņemsim ķēdes, nolaidīsim lejā, lai piekab nelok pa nakti un no rīta pus 9 varēs kraut nost. Tagad pastāsti, kāds tu biji, kad es atbraucu. Nevar uzfilmēt. Nu tāds kadrs ar smuku tehniku. Nu labi, viss noputējis, bet smuku. Un es vēl aizsūtu lokāciju, kur es būšu. Nē, sēžu virs šos pļurkšķi ar kolēģiem. Tādu kadru. Čau, ir, kas mums šodien ir pa dienu? Ceturtdiena, ir ceturtdienas pēcpusdiena, un mēs esam uzkrāmējuši kombaini, un šodien man ir Jancis pa pilotu. Kaut kā tā. Nu, jūties kā profesionāls pilots? Jā. Tā kā tā, tūlīt uztaisīsim pauzīt un dragāsim. Nu ko, esam nolēmuši startēt. Jancim pirmais pilota darbs. Gan jau izbūs čikanēkā. Tā kā tā, brauksim prātīgi. Reku, cik labi, ka man ir jauns students. Es jau skaitos students, bet man ir vēl jaunāks students, kas man brauc pa pilotu. Un man tagad pašam nav jākāp augšā spoguļi jātais. Jā, esam veiksmīgi. No angliski man tagad viņš runā. Un kā viņš ir pa Latvija LV, un viņš ir pa neopasaka LV, pat LV. Uz LV, ko braucam. Mēs ar Janktu pļāpājam, visu ceļu būsim nopļāpājuši. Iebraucam reku Latvijā, Īklas robežu kontrolas punkts, tā kā viss ir veiksmīgi. Pērnās remonta darbi tur uz ceņķikiem ir izbraukti. Cerams, viens drosmīgais arī no lejā brauc. It kā jau es nebraucu lēni, mēs tāpat to 85 arī dudinam, bet nu labi, cits jau grib paskriet ātrāk.
Tā kā tā. Skaista diena. Prieks strādāt šitādās saulainās dieniņās. Un Mercedesi griežās. Jā, Jansim tikko stāstījies, ka bija sīks 2 gadu vecumā vecāku veidu ekskursijā uz Igauniju, un es knapi mācēju runāt, bet es pateicu, reku Mercedes griežās. Jā, stāsts no pagātnes. Nu, davai, ripinam. Esam sakrāvuši otru kombaini, Paldijas kombaini esam nodzinuši. Brauksim zemnieku saimniecības Virpji. Šitas ir pirmais. Pēc tam vēl vien šodien jāuzspēj aizvest. Laiks un nauda jāstrādā, nevar būt. Čo, ir piekdiena, gan jau, ka teicu jau iepriekš, un dodamies uz zemnieku saimniecības Virpi, vedīsim 2 kombainus, un esam jau ceļā kādu laiciņu. Šodien Janka pa priekšu, tāpat kā vakar. Šim 2 dienas valtūriņi sanāca pašansēt, un jā, kaut kā tā, vakar mēs pulkstens kaut kādos 9 apstājāmies bāzē beigās, bija plānots vēl it kā tur vēl pilotu darbs pa nakti. Bet tas, diemžēl, atkrita savu apsvērumu dēļ, un nācās braukt mājās atpūsties gulēt. Tā, jā, izgulējos. Šorīt no rīta 7 sākām, aizdāms Jelgavu to Paldijas kombainu, ko vakar no Paldiskiem vilkām. Un kā to nokrāmēja, citu uzkrāmēja, un braucam kaut kā tā, ležam. Ko tu? Tā tiek filmēts YouTube video. Jā. Bremzēji. Saimniecības Virpi. Saimniecības saimnieks mūs jau sagaidījis. Atplēstām rokām. Priecīgs pa jauno tehniku.
Un mēs esam izkraušanās vietā. Čau visiem! Ir sestdienas pusdienas laiks, esmu atbraucis līdz Ventspilī. Priekšnieks palūdza veikt objektu izpēti, vai vispār var iebraukt vai nevar, nu pagaidām tur nevar iebraukt. Un tagad atbrauc pie, ja nemaldos, Bušnieka ezera. Un būs jau jādudina mājās, tā kā kaut kā šādi man pagaida tās pēdējās nedēļas. Un atkal uznākusi ziema un pavēsts ir. Bet, nu, neko darīt. Labi, brauks mājās. Tā kā paldies, ka noskatījāties šo video. Cerams, ka patika. Tad jau tiksimies nākamajos video vai uz ceļiem. Tā vai tur. Čau.